Sveiciens racējiem. Nu, jau izskatās, ka šā sezona būs jāpabeidz. Jau kopš valsts svētkiem ārā sniegs. Laikam nebraukšu vairs raktā čakarēšanās. Tur diezko, un laikam vairs nav tā vērta. Bišķi komforts vajag tam visam. Tāpēc nu jau otro sezonu esmu sezonas laikā atlicis, kas ir sūdi, kas ir kaut kas labāks un kas tāds jau albumā liekams monētas vairāk un monētas kaut kāda veci priekšmeti, kas man vairāk interesē, te blekus es neroku. Un tāpēc tas savas te kastītē, jāapskatās, ko es šogad esmu saredzis, un varbūt arī kādam citam būs interesanti. Aiziet. Nu tā rausto lādi vaļā, pastīsimies, kas man ir. Nu un vispirms, te ir 3 monētas man nolicis. Tās monētas, ko es atrodu, un ka es redzu, ka viņam ir labs reliefs, tad es viņas notīru. Es viņas nepārdodu, un ja kā tur grib teikt, ka notīrīgi tā nav vērtība, nu tad lai tādā domam arī paliek. Es viņas atstāju sev, tāpēc man ir svarīgs, lai viņai būtu skats, un es te eksperimentēju ar dažādām tīrīšanas metodēm, un tagad pēdējā, ko es atklājis, lūk šādi, es tiestāju višķi gaismiņu vairāk vajag. Ko vairāk var es redzēt? 2 kopēka. Nu, viņas, ka ziniet, kāds nāk no zemes ārā melns un kāds viņi tagad izskatās, tas pielikšu tuvāk. Tiešām nezinu, vai tu varēs redzēt kaut ko visu tik labi, bet viņi ļoti skaisti tagad izskatās. Tāda vien. Es notīrīju 3 kapeciņu. Padomu, bet nu viņai arī tas spīdams, nu vienkārši ekscelents ir. Tiešām skaisti viņas izskatās un kā es to notīrīju ar 2 kopēku vēl vienu. Ar dimantu pulējumā pastu ir tāds pieejams 20 000, šķiet viņai ir rupjums, varbūt pat 3 000. No sākuma to melnumu visu noņem nost, zemi, kas tur ir, tas viss aplī izmērcē no sākuma, protams, ka lai viņi tur vieglāk nāk nost, un tad notīra ar filci, pulējumā mašīnu, to dimantu pastu noņem nost no melnumu, un pa virs es pārgāju ar lukturu, auto lukturu pulējumu pastu. Nu, kaut kā es nezinu, pēc tās dimantu pastas man likās, ka nekas tur nebūs pa veltu, bet pēc tās lampu pulējumā tā monēta uzreiz paņēma tādu spīdumu, nu vienkārši, kad, nu skaisti. Tāpat man viņa stāvēs zem stikla, un tur neviens tur nepateiks, ka viņa pulēta. Tātad lielākā šaiviņas pa priekšu, 5 kopēka. Diezgan pajāta tāda, bet nu šitās vienmēr esmu katrs. Kaut kas vēl lielāks, tā ir Aleksandra. Nikolai pirmā 3 kopēka laikam. Diezgan tas stāvoklis, ja nav nekāds izcils. Bet arī lielā šaibiņa. Šā laikam Katrīnas bija, jā, Katrīna tā ir. Priekšpusīti ir ok, es būtu beigt vai dieniņu. Tad vesela čupa bija tāds lauks šogad, kur trāpjos ar šīm 2 kopēkām. Kas viņš ir? Aleksandra laikam tā sanāk. Viņas tur pa laukās bija bērs. Citi labāk, citi sliktāk. Pēc tam parādīšu vienu bloklavu, pabrīnījos, ka tāds ar vanozēmas izrakt ārā. Nu, kopumā viņš ir tāds. Es viņas visi nedaudz patīru, kas ir no rokām izskatāk. Nedaudz patīru viņas visas, lai viņas pieņem tādu targovi vidu. Lai viņas var palikt zem stikla, un tur viņas man arī stāvēs. 3 kopēciņi. Šis vēl viena 2 kopēciņa. Tāds, kuras daudz maz kaut kāds viņam ir. Redzams, reliefs, kas te ir ģenga. Te gan ērglis tikai palicis ir, jā, ģenga tā ir. Kāds 1703, tas laikam diezgan bēdīgi. 5 kopēciņa šitā tīri, sakarīga ir. Bet ir vēl viena vēl labāk, kur viņi ir, es redzēju tikai nātājot, kur viņi ir. Es pat nezinu tādu, viņš spīdus, kuras viņas atradas. Tīri smuka. 3 kopēciņa, 20 centīvnieciņš, 2. Latvijas. Tāds. Un tad te kaut kāda sīkumiņa, 2 kopēciņas, 15 kopēciņas kvadrātainās. 2 kopēka. Klais. 20 kopēka kvadrātā. Es viņu tā sauc par kvadrātainām.
Tāpēc, ka viņš tas cipars tanī kvadrātainā rāmī ierakstīts iekšā, tas laikam ir vācietis, tas ir kā vienmēr bēdīgs. 61. gada 3 kapeika, bet arī smuku saglabājusies. Bet tas ir galīgi nekāds nevarētu, tas nav. Tā 2 kapeici mēs te izlasīsim vairāk ārā, te pa katru nav ko daudz teikt. Santīmiņa, 5 santīmiņas otrās Latvijas un 5 divnieciņš pirmās. Šī viena monētiņa, 25 peniņi vai penī somu, bet, Krievu impērijas okupācijas laika, tās es atradu ezerā, ūdenī. Pa pludmali varētu tā teikt, kāda tur pludmali, bet peldā tev tur ir staigādams sudrabiņš tāds. Kāds sen kaut ko pazaudējis, tad ir tādas mazākas nenosakāmas, es pat nezinu, baidos apgalvo sudrabs, tā nav, viņam spīd cauri kaparkrās, bet kas tā pa monētu vēl, viņi sazina. Maziņas tādas zaļas, tas nav nekas, 2 kapeiciņa. Šitā arī kaut kas no vecēm, šitā varētu būt sudrabs. Ludvika kaut kas rakstīts. Ludvigi rakstīt, šitā ir normāli, jā. 2 kapeiciņa, 1 kapeiciņa, tādās monētas, tās galvā, kas man tur tos visus izgājuši, vēl viens plānais kaut kāds. Kaut kas tāds. Tad ir tāda kaut kā, nē, vēl viens ir, labi, tas ir 2 kapeiciņa, bet tā ir tīri sakarīgi tāds stāvoklīts. Pogas, kas man tie no pogām. Podziņas. Šī viena ir tīri tāda. Kas te notiek? Tur ir tas grifs attēlos pa vidu. Tādā ovālā iekšā. Nevar nekādu informāciju nekur atrast. Šitā ir Cara armijas poga, SPB, Sanktpēterburga. Šitā laikam krievene. Šitā kaut kā krievene. Un šitā arī tās ir no tā paša Cara armijas. Šis kaut kas vecāks, bet šausmīgi apdauzīt. Nekur nevar saprast, kas te tāds ir, kas te nav. Tad ir tās kaņīnas saucamās, sauciet kā grīviet viņas ārā, jos viņas nemetam savāc, bet paliks zem stikla, kā pie atradumiem leir. Te vēl ir vāceniena. Šitā kaut kas ar tāds pavecis ir, bet Martam jau neko saprast no viņas. Tā, kas tad ir? Šitā varētu būt sudraba pogas gabals. Tāds rakstiņš pa virsu, viņa ir plāna, paliela poga. Tāpēc tas krāsas izskatās kā varētu būt sudrabiņš. Un tad ir piekariņš tāds. Saulīt pa vidu, tāds saules rakstiņš tur ir iekšā. Man likās, ka viņš nāk vaļā, it kā varbūt pat nāk, jo te ir tāds caurumiņš apakšā, bet es viņu nelauzu vaļā. Viņš varbūt ir atverams. Tas tev nav nekas. Zvaniņa daļa. Tāds vecs dzīvnieku krustiņš. Rakstē, bet nolauz, diemžēl. Gredzentiņš, šis smukākais šīs sezonas atradums namēs. Sudrabiņš, jā, šis skaists. Vēl viens gredzentiņš, šis pavisam tāds parasts kapariņš. Zemnieku gredzentiņš. Saktiņa. Arī sadata. Arī skaista. Jā. Kokardīte. To es īsti pētīju kaut ko, cik varēju saprast. Tas ir kaut kāda, varētu būt ugunsdzēsējiem bijusi vai kaut kādām tādām valsts institūcijām. Un piekariņš sudraba. Arī tīri smuks ar iniciāļiem. Es teikšu PD, ka viņi īsti nevar saprast. Tas pie ķēdīt bijis karājies.
Tā šie te virpulīši, laikam tā viņus var nosaukt piekariņiem. Tā. Vārgulīts. Šo es atradu uz vienu ceļu. Un arī šo turpāt tās netālu. Tas varētu būt kaut kas no kaut kādiem ratiem, ragavām, kaut kāda dekors, tāda lapiņa. Nu, kalta viņa ir katrā ziņā. Šis var būt gailis. No šautens, divstobrens, vienalga, kā viņš saucās. Nu tā, tās lielākās lietiņas, kas paies zem stikla. Es katru gadu uztaisu tādu stikla rāmītis, kur tais paliek visas tās monētas apakšā. Monētas tos visu atradinu stiklu pa virsu un noliek. Un tad man te kaut kas ir albumā ielikts. No sudraba monētām es laikam teikšu, ka šī man šogad ir vislabākā. Tā mazā čučuika. Viņa bija ļoti dziļi. Es viņu meklēju ļoti ilgi, kaut ko visu laiku pīks detektors. Nu, neko nevar atrast, viņu ir kaut kāda. Nu, es tad teikšu lāpas dziļumā bija šis mazliet nauzīts, bet tur tik smuki var visu redzēt. Es arī ņemu šās divas šitās nav nekad. Tas ir tas plāniņais, Livonijas, jā, laikam, kas viņš tur ir šiliņš. Poļu naudiņa, krievu naudiņas. Šitā tāda labā stāvokla 10 kapeikas. Visu to rakstu ir ļoti labi saglabājušās. Šitās. Tad no kapariem es atkal teikšu, ka man ir šis labākais, kas man patīk šogad. Tā ir Aleksandra 5 kapeika. Padilus viņa ir, bet tas reliefs ir labs, viņai apakšā gluds, smuka. Viņa nav ne tīrīt, neko vienkārši nomazgās. Šīs gan, ko es te lieku albumā, tā to varat nosaukt, tās netīri, vienkārši nomazgāja bez kaut kādām fiziskām iespaidošanām. Šitāds 3 kapeika, šā viena 66. gads padomu, 3 kapeika, bet ļoti redz gads. Tā bieži nedarās. Šitas ir divniec, viņš labs. 2 latiņi, 2. republikas. Arī nav tīrīti, bet labs stāvoklis viņai. Nu tā, un tās, reku bija tā 2 kapeika, ko es teicu, kaut kad no tā paša lauka. Viņa arī nav tīrīta, es viņu tikai nedaudz ap birstu patīrīju. Viņa jau sāk to kaparu spīdumu apakšā rādīt, nu, kur tāda saglabājusies tā lauka, tas ir rētums vispār. Šīm tieši 2 kapeikām viņas vienmēr nāk ārā tāds tā kā šaibis noguldināts. Nu tā kaut kāda te vēl šās monētiņas, nu, un šitas ir kas noteikti par, kas tās ir kādai daļai pa monētām, bet, nu, tu nekā nav. Tie ir vienkārši tādi atradumi. Tās visas drīzāk kaut kad ierašu apakaļ zemē. Nu, no kurienes viņas nākuši, tur viņam arī jāpaliek. Nu, kaut kā tā. Skatīsimies, kas te būs nākošais gadu. Es teikšu, ka tīri labs mums šis gads patika. Tīri labs. Beidzās ātrāk nekā gribētos. Vēl man bija 2 vietas plānā, kur es varētu aizbraukt. Bet, ka ne. Atlikus nākošais gadu pavasaris. Tomēr ir daudz labāks laiks rakšanai un tā. Nu, tad visiem, lai šitā ir nākamais meklējumos.